Otrais uzdevums, ko mēs šeit varam izdarīt, izveidot atskaiti. Mums te atsevišķie joki ir tādi, kad vārds uzvārds ir pirmajos divos tabiņos kā rindas, un augšā mums ir nopelnis un līdz šim. Ja, tad problēma ir, vai to visu ir iespējams ielikt vienā pivot tablā. To var ielikt vienā pivot tablā. Skatāmies, kā mēs to daram. Tad izveidosim jaunu atskaiti Alt-NV. Enter, ok, šādi. Un tagad skatāmies. Kad mēs sametam šeit iekšā uzvārdu un vārdu, kā mēs it kā to sākumā gribētu, mēs redzam, ka mums ir šī problēma ar tiem vārdiem uzvārdiem. Bet, ja mēs nomainām pie Design, Report Layout, izvēlamies Show in Tabular Form, šī problēma pazūd. Jā, bet tālāk, ko mēs vēl varam šeit izdarīt, mēs vēl varam novākt subtotals, do not show subtotals, lai tas mums netraucētu. Varam nomainīt šeit tā, lai kojai būtu abi divi varianti, tātad šeit report layout izvēlamies repeat all item labels, un pēdējais solis šīs minuzīmes mēs tās arī novācam, izmantojot šo te podziņu show plus minus button. Tā, neaizmirstam, lai izpildi šo uzdevumu, mums nepieciešams izveidot stabiņu, papildu stabiņu, lūk, ieņēmumi, man jau tas ir gatavs. Tad šeit vienkārši formuliņa, kā mēs redzam, cena reiz daudzums, viss ir gatavs, tālāk mēs sametam šo te ieņēmumu šeit iekšā. Lūk tā, it kā viss ir labi. Tālāk, jau iepriekš esmu izveidojis pareizi sev gadus. Cerams, ka jūs to mākat darīt. Gadi man jau ir gatavi, tātad to vajadzēja paņemt datumus un sagrupēt pēc gada, ceturkšņa, mēneša un tā tālāk. Esam šo izveidojuši, bet tagad skatāmies. Šeit, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka mums ir ieņēmumi absolūtās vērtībās. Šo visu būtu jātalo mazliet savādāk. Ne tikai absolūtās vērtībās, bet arī šeit ir tās līdz šim. Tātad, cik esam uzkrājuši par iepriekšējiem gadiem. Kā to var izdarīt, to mēs varam izdarīt ļoti vienkārši, labais klikšķis virsū, un šeit nomainām ar show values as running total in. Okay? Izvēlamies, kurā virzienā mēs to daram, pēc vārdiem vai pēc gada. Nu, mums vajag pēc gada, tāpēc mēs paņemam gadu. Okay? Un lūk, varam pārbaudīt, ka tas tiešām notiekās skaisti, viss tiek pavirzīts. Nu, un pēdējais, es gribu vienlaicīgi redzēt gan nopelnītu, gan līdz šim. Un, lai šo izdarītu, man nevajag neko īpaši gudrot, es paņemu ieņēmumus un vēlreiz, vēlreiz ielieku šeit. Un tas tiešām strādā, to var izdarīt. Mēs redzam, pieliekam, mums te ir ieņēmumi katrā gadā, un šeit ir ieņēmumi, kuri aug kopā. Varu nomainīt nosaukumus. Ja jūs gribat, ja, tad šeit rakstīsim, ka tas ir šogad, un šeit rakstīsim, ka tas ir līdz šim. Lūk, un vēl var pielikt valūtas. Tad atceramies, ka mēs to darām nevis visam apgabalam, bet visiem laukiem atsevišķi. Šeit mēs paņemam number format, izvēlamies currency, ok. Un to pašu izdarām arī otrajam, number format, currency, ok. Un, lūk, ir mūsu uzdevums, skaisti izpildīts. Pēdējais solis, pabirzamies pa labi, mazliet skatāmies totālu šogad līdz šim. Redzam, ka nav vajadzīgs totāls, jo mums ir līdz šim kopā tas pats cipars. Tāpēc šo mēs novācam ar labo klikšķi, remove grand total, un visu esam izpildījuši.